Šis ir pieci. Es esmu nenormāli laimīga, jo Vilmansona ir tikko kā pacienājusi, man ir pašceptu, tikko kā ceptu vēl siltu brauniju. Tā kā martas diena jau ir izdevusies, bet mums vēlējos rītos ir viesis. Un tā ir ne tikai Linda Vilmansona, bet viņa ir atvedusi līdzi arī Matīsu Zvaigzni. Un paziņoja man, ka pirmā raidījuma daļa būs par to, kas ir Matīsa Zvaigzne, un te man vajadzēs Matīsa palīdzību. Čau! Čau! Labrīt, pastāst lūdzu, kas tad ir Matīsa Zvaigzne? Kas ir Matīsa Zvaigzne? Pirmkārtām jau šobrīd aktuāli ar to, ka es esmu dizaina nodaļas, Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas students, studēju maģistrantūrā un tūlīt finišēju šīs studijas un šobrīd veidoju projektiņu, kurš saucās Foodmood. Jā, un kas ir Foodmood, Matīs? Foodmood ir, principā, tas ir tāds projekts, kas veltīts skaņas un garšas miedarbībai. Tas ir tāds starpnozaru projektiņš, kurā es esmu sadarbojies ar dažādiem ļoti jaukiem foršiem profesionāļiem no kulinārijas nozares, no IT. Jā. Tas ir, kā izklausās, kad tu kaut ko ēdi? Tas ir tā, kā skan garša. Tas ir tā, ka mēs varam izveidot tādu kā skaņas noformējumu tam, ko mēs baudam. Bet tas apmēram tāpat kā censties pieskārties mūzikai, ne? Jā. Gandrīz. Tā kā apvienot divas maņas, kas īsti. Tas ir principā tā, ka jebkurā procesā un darbībā, ko mēs darām, ir visas maņas iesaistītas. Tātad, ja mēs neliekam akcentu uz šīm maņām, tad attiecīgi mēs domājam, ka ēšanas process mums saistās tieši ar garšu, teiksim, ar smaržu, bet tajā pat laikā ar vidi un visu noformējumu apkārt mēs spējam mainīt šo teiksim, pieredzi. Šajā gadījumā šis projekts arī ir vērsts uz to, lai citādāk skatītos uz tām ikdienas lietām, ko mēs baudam. Lai arī, es šajā projektā arī esmu mazliet piedalījusies, un tā lieta, ko mēs ar Matīsu veidojot, ka mēs pieskārāmies un par ko mēs arī domājām, bija tas, ka mazliet mainīt ēšanas kultūru, tā kā ļoti censties koncentrēties uz to, ko tu dari konkrētajā brīdī un ļoti cienīt to ēdienu, kuru tu liec sevī iekšā. Nu jā, es bieži jāsaka, grēkoju, jo es ēdu ļoti ātri, ja man ir kaut kur jāsteidzas, vai arī, ja es esmu ļoti izsaukus, tad es tik ātri to visu apēdu, un kur palika? Jā, un tad arī īstā sajūta pēc tam ir tāda mānīga, vai tu esi paēdis vai nē. Tu visbiežāk vienkārši jūties slikti pēc tam. Jā. Viens no tiem arī aspektiem, par ko es arī tieši domāju, pie šī darba izstrādes bija tas, ka mēs ļoti bieži steidzamies un nepievēršam uzmanību šī darbībai. Tāpēc šīs skaņas un tas projekts pats par sevi veltīts tam, lai mēs spētu koncentrēties, lai mēs spētu iegūt šo mieru tajā brīdī, kad mēs baudam pārtiku. Kad principā skatīties tiešām citādāk uz šo pieredzi. Jā. Kā uz kaut ko īpašu, lai katra, protams, mēs neklausīsimies speciāli pielāgot mūziku katrā maltītē, bet tas liek aizdomāties par to, ka īstenībā katra maltīte ir mūsu enerģija, kuru mēs apēdam, un tas ir kaut kas īpašs, jo tas mums liek tālāk domāt, kustēties un darīt, un arī ar to izturēties ar tādu cieņu un sapratni pret ēdienu, ko tu liec sevi iekšā. Nemaz nerunājot par telefonu nolikšanu malā tajā brīdī. Tieši tā. Jā, lai gan interesanti tas, ka tā izpausme projektam ir aplikācija, kur ietver sevī, teiksim, digitālās tehnoloģijas, bet tas ir arī kā tāds veids, kā lielāka auditorija piesaistīt varbūt šādam virzienam. Un arī vieglāk ir izskaidrot, jo es pieļauju, ka daudziem šobrīd ir mazliet tāds, ko viņi vispār runā, tā kā pagaršot skaņu. Bet tiešām tā ir, ka katram ēdienam ir sava skaņa. Katram, pilnīgi. Nevis katram ēdienam, jā, varētu uztaisīt laikam arī katram ēdienam, to Matīs var nokomentēt, bet pamatā Matīs projekts ir par skaņu katrai garšai, un tā kā ēdiens sastāv no vairākām garšām, tā tad... Jā, principā doma ir tāda, ka katrai garšai mēs varam rast savas asociācijas, un šajā gadījumā arī šajā projektā bija piesaistīts mūziķis, kurš arī no savas skatu punktu veidoja speciāli komponētu skaņdarbus katrai garšai. Kurš tas bija? Tas bija Kaspars Ansons. Un ar viņu mēs veiksmīgi sadarbojāmies šo pāris mēnešu laikā. Tu pats arī ar mūziku nodarbojies, vai ne? Jā, es pats arī ar mūziku nodarbojos, un laikam tas ir viens no vadmotīviem, kāpēc es savus dizaina projektus mēģinu sasaistīt kopā ar skaņu un mēģinu tajā integrēt iekšā šīs lietas. Jā, un kādā grupā tu spēlē? Es spēlēju grupā Marta. Nu, rekā. Un Martas diena pavisam ir izdevusies. Jā. Mums tagad ir tāds mūzikas spēliņš, kas mums ir jāpaklausās, ne? Jā, un droši vien būtu interesanti izdzirdēt
viedokli par to, kāda garša tad ir šī. Un, ja kādam ir varianti, noteikti varianti būs īstenībā. Mēs gaidām izziņas uz 2020 5500 vai arī Twitterī, ar kādu garšu jums šī skaņa asociējas un kurai garšai šis varētu būt. Nu, nemaz tik viegli nav saprast. Es zinu, kas tas ir domāts, bet ļoti interesantas atbildes tādā ziņā, ka saskan, bet nav tas, kas ar to skaņu īsti bija domāts. 2 klausītāji ir atrakstījuši, ka ar rabarberiem asociējas, un arī 2, ka kaut kas skāps varbūt ar citronu. Ja? Nu, tie rabarberi varbūt kaut kādā ziņā tuvāk, jo tas tomēr deserts vairāk ir, bet... Matīs, kādai garšai šī skaņa bija paredzēta? Nu, šis skaņu celiņš bija veltīts saldai garšai konkrēti, jā. Mēs runājam par pirmo skaņu, nevis Donu, starp citu. Jā, ļoti labs komentārs, Linda. Žetons tev. Bet labi, kāpēc tas ir tā saldai skaņai? Nu, principā tā ir tāda asociācija ar augstiem toņiem, augstām frekvencēm. Un kas tad ir, ja es klausos šito un ēdu kaut ko saldu, tad man labāk garšo? Tad ir pastiprināta tieši tā pieredze uz šo garšu. Teiksim. Tas ir tāpat kā visas telpas noformējums, teiksim, gaismas noformējums, ēdienu noformējums. Tiem, kas rakstīja, ka izklausās pēc kaut kā skāba, paklausamies bišķiņa, šitais te ir skābs. Tāds griezīgs nedaudz. Zems. Ne pats zemākais gan, jo zemāko skaņu būtu tieši Es varu bišķiņu nedaudz nospēlēt vēl no rūkta un no sāļa arī, ja? Jā, droši. Tā. Wow. Šis ir rūktais. Jā. Principā pats zemākais skaņdarbs. Tagad iedomājamies, ka mēs graužam kādu rūktu zāļu tableti. Dramatiska pieredze. Vai arī izklausās, ka kāds nāktu tāds drūms vampīru karaspēks iekšā. Ok. Labi, un visbeidzot sāļš. Man sāļš atgādina jūru ļoti. Jā. Ui! Jā, nu, interesanti, bez gala interesanti, jā. Bet man diezgan nav saprotams šitais. Tas moments arī šobrīd, kad tu viņus tā secīgi atskaņoji, principā tajā projektā pēc tam tālāk ir paredzēts tas, ka viņi viens otru papildina. Tās skaņas miedarbojās, viņas sāņojās pāri. Un tad... Līdzīgi kā ēdienā, ir gan mūzikā svarīga harmonija, gan arī ēdienā. Un tā kā ēdienā ir svarīgākais, lai tiek izbalansētas garšas, jo tas liecina par labu un garšīgu ēdienu, ka mēs izbalansējam rūktu, saldu, skābu, sāļu un daudziem vēl nezināmo umami, kas arī ir šajā projektā, kur mēs iekļāvām. Ko? Umami. Kas ir umami? Tā ir 5. garša. Pirmo reizi dzirdu. Tas mums, neteiksim, ka abiem bija jaunums. Nelepojos, jā. Nē, bet nav ko arī kautrēties. Tas ir salīdzinoši tajā brīdī, nesen. kad es pirmo reizi ar Lindu vairāk tā kā sarunājos tieši par šo projektu, tad es uzzināju par šo 5. garšu. Es arī pirms tam biju nezinīts ar to saistībā. Bet tas nekas, jo tā garša, kā arī Matīs pētījumā ir atklājusi, garša ir atklāta salīdzinoši nesen. Un tagad vairāk par to domājot, tas šķiet īstenībā gluži likumsakarīgi, jo tu par tomātu, teiksim, var īsti pateikt, viņš ir salds, skāps, sāļš, rūkts. Nu, atkarībā par kādu, dažreiz var, bet tā... Tā īsti konkrēti nē, tāpat arī baklažāns un rieksti, nav ne īsti. Siers. Un siers. Viņš ir sātīgs. Ir tāds... Siers var būt sāļš. Viņam pieliek sāli. Nezinu, labi, tā tad umami ir kaut kas nenosakāms. Umami ir, angliski ir tāds ļoti labs vārds savory. Bet savory ir, jā, vispār jau, bet angļi gan lieto savory, tā kā par jebkuru tā kā sāļo, ne sāļš,
Labi, tagad arī grūti sapinos. Lost in translation. Nu, tas arī ir umami. Principā umami ir medījumu gaļa, vispār gaļa, rieksti, tomāti, baklažāni, viss, kas ir tāds sātīgs, gaļīgs, liekas. Un tas tiek izmantots arī skaņdarbos, un mums bija Matīsam vispirms bija ļoti interesants eksperiments ar cilvēkiem, kur viņš katru nedēļu piedāvāja vienu garšu, pagaršot tāpat. Nu, labi, tālāk pastāsti, tu pats savādāk savā vietā runāji par tavu eksperimentu. Jā, par tiem eksperimentiem. Principā sākumā arī bija paredzēts, ka ir katrs eksperiments veltīts konkrētai garšai, bet tad es arī sapratu to, ka es varu vēl dažādā veidā kontrastus pārbaudīt un vienkārši izzināt, kāda ir teiksim, tā pieredze, ko cilvēki gūst ar dažādu veidu skaņas noformējumu. Tāpat salīdzinājumam elektroniskās mūzikas skaņas un dabīgās mūzikas skaņas. Jā, kur šajā gadījumā tās, kuras ir dabīgākas, tās mēs organiski labāk pieņemam un arī daudz vienkāršāk vai brīvāk jūtamies. Principā. Tātad elektronisko mūziku ir grūtāk, teiksim, tajā brīdī sasaistīt ar kaut kādu darbību vai pieredzi. Un vēl jau vairāk to var pārbaudīt dabas skaņas fonā, piemērojot meža, pikniks, šalkoņa. Tā pati jūra un sāļš. Un tas tik ļoti dabiski sasaucās kopā ar to pieredzi. Principā tur uzreiz ir runa par to, ka tiek papildināt vai radīt kaut kādas skaņas, fantāzijas ainā kaut kāda galvā. Nu, tad tā, Matīs, tu par kaut kādu aplikāciju runāji, bet tā arī neizstāstīji mums līdz galam, kur to var atrast, kā to vispār dēvē. Pēc 2 dienām, tas būs jau ceturtdiena. Tad būs izstādes atklāšana, Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina diplomantu dienu domāts darīts izstādes atklāšana. Bravo! Kas norisināsies Mākslas akadēmijas pirmā stāva zālē. 5:00 visi laipni aicināti izbaudīt, apskatīt vairāk kā 50 dažādus darbus. Bet, ja netiek, tad var arī pēc tam skatīties, vai tikai tajā vienā dienā? Jā, tur vesels mēnesis, pat vairāk kā mēnesis, visādas norises, visādi pasākumi. Arī būs pieredzes diena, kurā būs vieslektori un būs peča kuča vakarā un dažādi citi pasākumi. Jā, tas nav ēdiens, bet tas būs interesantas pieredzes, interesanti stāsti peča kuča formātā. Piedod, bet pastāsti vairāk, kas ir peča kuča? Jā. Prezentācijas 20 slaidi, 20 sekundes, ja nemaldos 7 minūtes, īsi konkrēts kodolīgs stāsts par savu pieredzi. Šajā gadījumā par mūsu domāšanas un darīšanas procesu, par to, kā mēs veicam tos savus darbus un kā mēs. Bet pastāsti vairāk, kas būs tieši no tevis. Mēs zinām, ka būs izstāde. Es tā kā zinu, kas viss tur būs. Es domāju, ka klausītājiem arī būtu ļoti, ļoti interesanti dzirdēt, jo tu minēji, ka būs aplikācija, un tad visi iespēdīs aplikāciju, taču nē. Visi varēs baudīt tādu kā mini digitālo restorāniņu. Un būs tāds stends, kurā būs iespējams nobaudīt ēdienu kopā ar šo skaņas pieredzi. Tas ir lieliski vienkārši. Tas ir tiešām. Tāpēc ļoti laipni aicinu visus nākt ciemos. Ceturtdien 5:00 Mākslas akadēmijā. Jā, un pēc tam līdz 11. jūlijam būs iespējams aplūkot ilgi. Matīs arī gatavojoties šai izstādē. Mēs, primāri Matīs, es mazliet piepalīdzēju, mēs taisījām video rullīti par katru garšu, un kas bija interesanti, ko mēs nepieminējām iepriekš sarunā, ka katrai garšai un skaņai īstenībā ir sava krāsu asociācija, kas gan darbā nebija tā super izcelta, bet to var pamanīt. Nu jā, principā es esmu arī iekļāvis tādu kā krāsas kodu katrai garšai, un tas ir arī ielūgums. Uz izstādes atklāšanas. Paldies, uzprasījos. Zaļš, lielā, dzeltens, sarkans un brūns. Jā, zaļš būtu skāps, pēc tam ir rūkts. Lielā tad ir sāļš, dzeltens, salts, sarkans un mamī brūns. Un tā kā gatavojot to video, mēs arī, es piedalījos tajā procesā, ka es domāju saldos, skābos, sāļos un mamī ēdienus. Un arī tā, lai tie atbilst krāsiņām un to visu, ko Matīs ir paveicis un izstrādājis. Jā, jūs varat redzēt no ceturtdienas un arī izbaudīt. Tur būs, starp citu, arī kaut kas ļoti, ļoti garšīgs, par ko Matīs būs parūpējies. Vecuma ierobežojumi nav, bērni arī drīkstiet? Drīkst, visi.
Lieliski, paldies. Tiešām ļoti interesants redzījums. Man pavērās jauni apvāršņi pilnīgi. Matīs, paldies, ka tu atnāci, Linda. Nu, tad paldies arī tev, un mēs turpinām ar tevi tikties receptēs katru dienu. Jā, labi. Paldies. Atā. Tu klausies 5 LV.